tā raugāmies ar šīm lietām, patiesībā ir tā advokāta profesija, ar ko viņi atšķirās arī no tās juridiskās vienkārši no citām juridiskajām profesijām, līdz prokurori, tiesneši, juriskonsulti un tā tālāk un tā joprojām. Tā būtiskākā atšķirība ir tas, ka advokātam šis pienākumu apjoms un daudz tādas citas lietas, viņš ir pavisam savādāks. Un kur tā atšķirība ir? Tā būtiskākā atšķirība ir jau meklējama zināmā mērā vēsturē. Jo advokāta profesija kā tāda, viņa radās antīkās Romas laikos, senajā Romā, un paši advokāti šis profesijas nosaukums ir no latīņu valodas vārda saukt palīgā. Un tā galvenā doma ir tā, ka advokāts sniedz juridisko palīdzību. Ja juristi, un daudz, kad arī var apstīties internetā, pamatā, ko sniedz juridisko pakalpojumu. Nevis palīdzību. Un šeit ir tāda būtiska atšķirība, tas, ka advokāta tā primārā un galvenā nozīme ir tas, ka viņa uzdevums ir palīdzēt klientam, risināt viņa jautājumus, bet ne tikai. Bet arī palīdzēt tam, lai arī tiesā un citās, teiksim, institūcijās jautājumi tiktu risināti atbilstoši likuma prasībām, atbilstoši tiesībām, un lai tiktu ievērots likums. Un vēl viena būtiska atšķirība tas, ka advokāta darbs, gan pēc ētikas kodeksa advokātu, gan arī pēc advokatūras likuma, ir tas, ka advokāts vai advokāta darbība, šī praksa, tas nav primārais, nav peļņas gūšana. Primārais darbs ir sniegt palīdzību. Tad, kad tas ir nepieciešams. Ja mēs raugāmies no praktiskā viedokļa, lai kļūtu par advokātu, kā norādīt, ir jābūt pietiekošai profesionālai pieredzei, ir jābūt izglītībai, un papildus, protams, ir citi kritēriji. Tajā skaitā tā ir nevainojama reputācija, nedrīkst būt sodāmība, jāpieturās pie dažādiem noteikumiem, un tie dažādie noteikumi faktiski ir ētikas kodeks, kas pieprasa to, lai mēs savā ikdienas darbībā, un ne tikai darot savu darbu, bet arī ārpus darba, izturētos ar pietiekošu cīņu, ar pietiekošu attieksmi, par ētikas un morālas vērtībām. Tātad mēs nevaram vienā brīdī beigt savu darbu, iziet ārā un teikt, tagad es esmu palicis cilvēks un man vairāk nekas nesaist. Jo šajā gadījumā savā veidā advokāts ir arī tā kā daļai sabiedrības tāds kā nosacīts spogulis. Jo advokāta uzdevums ir būt ne tikai juristam. Viņam jābūt ir aktīvam šajā sabiedrībā un jāpiedāvā arī risinājumi, kas attiecas uz tādām tiesībām kopumā. Līdz ar to šeit ir daudz pienākumi, kuri atšķirās no tā, ko mēs varbūt saprotam ar juridisko darbu. Un vēl viens svarīgs un būtisks aspekts tā ir uzticība. Tā ir uzticība starp klientu un starp advokātu. Un šī uzticība ir tajā, kad ir jāstāst un jārunā un jāuzticās klientam, advokātam un otrādi. Un šajā gadījumā, ko tas nozīmē, tas, ka klients to, ko jums pastāst, tas vienmēr kaut kas noslēpums. Otrkārt, jūs nekādiem apstākļiem nevarat rīkoties pretēji klienta interesēm. Un arī situācijas, ka, piemēram, klientam ir grūtības ar naudas līdzekļiem. Viņš nevar samaksāt jums kaut kādu nolikto honorāru daļu vai vēl kaut kas. Jūs nevarat viņam pateikt, ka, zinu, draugs mīļais, es ar to vairs nestrādāšu. Ir jāsniedz šī palīdzība, ir viņa jānodrošina. Nevis tādēļ, ka tas ir naudas gūšanas veids, bet gan tas ir jūsu izvēlētais darbs. Tādēļ ir tā, ka starp tiem juristiem un advokātiem atšķirība varbūt nav tik liela. Ja tā mēs raugāmies, bet tā ir cilvēki izdarīt izvēli. Es izvēlos kļūt par advokātu, es uzņemos zināmas pienākumus, un līdz ar to es sevi vairāk saistu nekā dažkārt vienkārši jurists. Jo es sev uzliekšos arī zināmā mērā sabiedriskos pienākumus un saistības. Ko mēs varam paraudzīties, arī šī atbildība. Ja jūs aizies uz juridisko biroju vai vēl kaut kur, saņem šo juridisko pakalpojumu, faktiski jūs pat īsti nezināsiet, kas jums to pakalpojumu sniedz. Būs kāds cilvēks, 99% gadījumā ir tā, ka tas cilvēks atnāc, viņš jau nemaz nenoskaidro. Vai tam juristam vispār ir tā juridiskā izglītība, vai viņam ir attiecīga pieredze, vai viņam vispār ir tās nepieciešamās zināšanas. Bet jurists viņš ir, juridiskais birojs ir, tad es saņem pakalpojumu. Tā kā Latvijā arī nepastāv šī juristu licencēšana, kas ir pazīstami, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, kur arī kādreiz ir vajadzīgas licences, lai varētu strādāt arī kā jurists, ne kā advokāts, bet kā jurists. Tad Latvijā faktiski kurš var nosaukt sevi par juristu, tikai uz to pusi kaut kas ir darīts. Tā rezultātā jau veidojas tas, ka cilvēks ikdienā, viņš jau neredz atšķirību. Advokāts, jurists, visi vienā. Bet būtiskākā atšķirība ir vienā tādā labā teicienā, ka visi advokāti ir juristi, bet ne visi juristi ir advokāti.
Un te ir tā būtiskā atšķirība. Kas ir svarīgi? Svarīgi tas, ka šos kritērijus, lai kļūtu par advokātu, var izpildīt sasniedzot zinām vecuma census, tas ir 25 gadi. Attiecīgi jābūt šeit pieredzēji, kā minēju, tas 5 gadi dažādās juridiskās profesijās arī, 3 gadi tiesneša amatā un tā līdzīgi. Tālāk šis te filtrs, faktiski šī advokāta kolēģijas filtrs, strādā pēc tāda principa, ka mēs atlasām cilvēkus, kas varētu būt advokāti un kuri atbilst šiem te likumā noteiktiem kritērijiem. No juristiem šādu kritēriju faktiski nav. Ja es beidzu savu skolu, tev juristu kvalifikāciju lūdzu strādā un dari savu darbu. Ja? Tas būtu tāds kā pamatu ievads par to, kas tad īsti tas advokāta darbs ir. Ja? Ko var teikt par būtiskāko? Kādu ir jāstrādā? Ko tas nozīmē vispār? Kāda ir darbība? Tas ir jādara. Ja? Pamatā tas nozīmē strādāt ar cilvēkiem. Tas nozīmē pārzināt arī ne tikai to, cilvēks atnāk ar konkrētu jautājumu, mums ļoti labi ir jāpārzina arī sadzīve. Ļoti labi jāzina dažādas lietas, kas īstenībā nav tiešā veidā saistītas ar jurisprudenci. Piemēram, kas saistās, kādu varētu minēt piemēru, kaut vai lietas, kas saistītas ar bērniem. Jā. Ir ļoti grūti juristam, piemēram, sniegt konsultāciju. Tas nav tik grūti, bet, teiksim, cik kvalitatīva vai cik pārdomāta konsultācija būs, ja cilvēks nekad atceļot dzīvē nav saskāries. Vai nav šos jautājumus iedzīvinājums. Tā kvalitāte katru reizi būs sliktāk vienkārši. Un līdz ar to ir vajadzīgi arī zināt tāda dzīves pieredze. Zināms brīvums un zināms sapratni un arī nepārtraukt tāda zināšanu papildināšana. Jo tas nebūs tā, ka jūs beigsiet augstskolu, jums tagad ir tas diploms, jums ir kritēriji, jūs esat kādu laiku strādājis jau. Tad es kļūšu par advokātu un tās visas lietas notiksies. Jā. Tā gluži nebūs, tas būs īstenībā tas kā dzīvesveids, ja jūs nebeigsiet darbu dienu un neiziesiet ārpus tām robežām, jā, un jūs paliksiet bez advokātu. Tas nozīmē, ka jūs, jebkurā situācijā vienmēr visu analizēsiet, jūs visu pārdomāsiet, jums būs savu kritēriju, kā jūs vērtēsiet situācijas, un tie ļoti atšķirsies no tā, kā jūs domājat, teiksim, līdz brīdim, kamēr jūs studēt sākat, kamēr jūs studēt. Jo beigās jūs nonāk pie tā, ka katra tā situācija, dzīves situācija, viņi ir pakļaut kaut kādam likuma regulējumam. Ja? Jo faktiski visa dzīve, viņi ir kaut kādos juridiskajos rāmjos. Ja? Varbūt mēs to neapzināmies vai to ikdienā nedomājam, bet katru dienu jau notiek kaut kāda tāda iesaistīšanās tiesiskos darījumos un visu citu. Ja? Tajā brīdī, kad mēs pērkam veikalā preci, mēs arī iesaistāmies darījumā, mēs slēdzam pirkumu līgumu. Ja? Ja mēs braucam sabiedriskajā transportā, mēs arī slēdzam darījumu un mēs arī izmantojam. Tam ir zināms juridiskais regulējums. Ja? Un laika gaitā arī caur šo te juridisko tādu domāšanu un dzīvesveidu jūs sāksiet uztvert visas lietas, arī sadzīviskās lietas. Tas patiesībā nedaudz apgrūtina dzīvi, bet no otras puses tas ļoti labi palīdz dzīvot un tā zināšanas un prasmes izmantot arī dzīvē. Ja? Jo nav noslēpums, ne visi advokāti un ne visi juristi tiešām savā profesijā, nodarbojas ar citām lietām. Ja? Vēsturiski var teikt to, ka, piemēram, daudz advokāti ir kļuvuši par ļoti veiksmīgiem politiķiem. Ja? Ja mēs iestāmies Latvijas vēsturē, mums bija 3 prezidenti, kas bija Čakste, Zemgals un Viesis, viņi visi ir bijuši advokāti. Ja? Amerikā Abrahams Linkolns, arī bijušais advokāts, Baraks Obama, tajā skaitā, un arī Hillary Clinton. Tad, principā, tie ir diezgan tādi cilvēki, kam ir pietiekoši liela arī vēlāk bijusi politiskā ietekme, un tam ir zināma saikne arī ar šo profesiju. Jo, lai varētu strādāt veiksmīgi advokāta profesijā, jums jābūt ļoti vispusīgiem. Ir jāprot domāt, ir jāprot analizēt, ir jāprot izteikt doma un saprast, kur ir problēmas. Un tad, kad jums tāda domāšana veidojas tāda strukturēta, tad jau ir viegli arī atrisināt. Arī tādā varbūt politiskā mērogā saprast to, kas tad ir galvenā problēma, kas mums ir jārisina. Jā. Ko var teikt tālāk? Ko vēl varētu pastāstīt? Ja mēs raugāmies uz tādu ikdienas darbu, tā kā advokātam ir jārēķinās ar to. Visu laiku mums kaut kas jauns jāapgūst. Nepārtraukti ir jālasa, jāpēta tiesas praksa. Tas katru dienu, tas nav tā, ka jūs pusgadu neko nedarīsiet, neko nelasīsiet, neko nepētīsiet un turpināsiet strādāt. Tā nebūs. Jo pirmkārt jau mainās likumi, otrkārt mainās dzīve. Kaut vai piemērs tas, kad ir pirms 20 gadiem. Kurš kaut ko zināja par internetu, par to, kā internetā drīkst, ko nedrīkst darīt, ja? Kāds bija tiesiskais regulējums, nekādiem.
Šobrīd tā dzīve iet strauji uz priekšu, līdz ar to mainās regulējumi, ļoti daudz lietas, kas tiešām ir jāzina. Un, protams, kas noteikti mainās arī tiesu praksu. Tas nozīmē to, ka katru reizi nāk jauni spriedumi, un teiksim, augstākās tiesas senāts dod savus slēdzienus par atsevišķiem jautājumiem, jums viņi ir jāzina, lai jūs varētu veiksmīgi risināt klientu lietas. Jā, tas ir tāds nepārtraukts darbs un nepārtraukts rīkums. Jā. Un, protams, tā ir arī zināma kvalifikācijas celšana, jā. Tas nozīmē, ka tādas studijas papildus. Nenoliedzami tā ir dažādu juridisko komentāru, rakstu un visu pārējā studēšanu. Un ne tikai Latvijas robežās, bet, teiksim, ja pieeja par kādiem ārvalstu šiem te komentāriem, jā, un pārējām lietām, arī gūstot pieredzi no tā, kāds ir regulēts ārvalstīs. Tas dod iespēju rast jaunas risinājumus, tas dod iespēju jaunas idejas, tas dod iespēju radīt diskusijas par nepieciešamiem grozījumiem kādos likumos. Tātad tas nav tikai darbs šauri par konkrētā klientu lietu. Un, kas attiecās uz tām šaurajām klientu lietām, tad tas arī patiesībā arī milzīgs darbs, jo ir jārēķinās ar to, ka neviens klients pie jums neatnāks ar zināšanu. Viņš atnāks tāds, kāds viņš ir. Viņš atnāks ar, teiksim, frāzi, man vajag šķirt laulību. Un ko tad viņi tagad darīt? Jā? Ja mēs pieejam šādu, tad, protams, tur šķiram laulību rakstam pieteikumu, un it kā būtu punkts un āmri, jā. Bet faktiski tajā brīdī jau sāks tas īstais, tas advokāta vai jurista darbs, tur, kad ir jāsāk izprašanāt, kas tur ir noticis, kā tur notika, cik tur jūs ilgi dzīvoja šķirti vai nedzīvoja šķirti, kas tur ar bērniem kopumā un tā tālāk. Sakiet, kā notiek sadarbības starp diviem advokātiem? Ja katra puse ar savu advokātu nolīgusi un abi strādā tā kā paralēli pie vienas lietas? Pretējās puses ir tomēr. Ja teiksim klientu saskaņot, parasti kā ir? Jā, ir divas pretējās puses, abās pusēs ir advokāti, jā, un teiksim klientiem tomēr ir vēlme, lai viens no advokātiem, piemēram, iesaka, varbūt risināt jautājumu par izlīgumu. Tad tajā situācijā varbūt tā, ka savā starpā sazinās advokāti, jā. Protams, vienmēr tas notiek tikai un vienīgi ar klientu piekrišanu, bez klientu piekrišanas, un tāda darbība nedrīkstētu veikt advokāts, jā. Un tad, jā, tad var notikt šīs pārunas par šo te saistību noregulējumu, piemēram, izlīgumu veidā. Un nereti advokāti uzņemās arī saņemšot akcepti, kad jā, mēs par to varam runāt, tā kā vidutāja loku. Viens saka, es ar savu klientu runāšos, piemēram, par to jautājumu, jā, un mēs tikai varbūt no viņa tikai drusku atkāpsimies, jā, un jūs ar otru pusi pārunājaties ar savu klientu, tad mēs atradīsim to prātu to zelta kopsaucēju, jā. Tas notiek. Savādāk kārtīgi nedrīkstētu. Kādreiz pretējās puses nolēmuši vienu biroju? Patiesībā tāda situācija nemaz izveidoties nevar, jā, jo, teiksim, advokātu birojas, kas ir uzņēmies vienu klientu lietu, viņš nedrīkst uzņemties otru klientu pretējo pusi. Advokāts, bet advokātu birojā ir daudz advokātu. Birojā ir daudz advokātu, bet ja viņi strādā vienā birojā, tas nozīmē, ka viņi faktiski uzņemās šo saistību kā birojas. Tur jāskatās katrā gadījumā, jā. Nevar būt tā, ka nav tā parasti. Tā nedrīkst vienkārši būt. Jo tas nozīmē to, ka mēs pārkāpjam advokātu ētiku, es nedrīkst pārstāvēt abas puses, jā, un, ja, teiksim, man ir noslēgts līgums ar abiem klientiem advokātu biroju vārdā, jā, un faktiski mēs esam vieni un tie paši, un īsti ētiski tas nebūs, jā. Tas varbūt iemesls arī sūdzību advokātu kolēģiem, jā, piemēram. Tas ir arī fakts. Kā jūs ieteikt, kā pareizi runāt ar advokātu? Piemēram, ja ir notikusi kāda problēma, es nezinu, arī tāpat laulību šķiršana, kas pirms tam ir jāsagatavo? Patiesībā pirms tam ir jāizdara ļoti vienkārši lieta, ir jāizdomā cilvēku, ko viņš īsti grib. Tā būtu tāda viena lieta, jā. Bet pie advokāta ir jānāk, un tur ir tā uzticamība. Ir jāatnāk un jāizstāsta viss tā kā ir. Jo varu pateikt no prakses, zinu, man ir bijis pašam gadījums, viens tāds, tas piedara pie tiem nīpaši patīkamajiem gadījumiem, jā, kad klients ir nolēmis tā, ka viņš ir pietiekuši gudrs, un viņš tā kā viltīgāks par citiem un tā, un viņš līdz galam advokātam arī visu patiesību neizstāstīs, jā. Un tad tās sekas īstenībā ir diezgan bēdīgas, jā, jo viņš ir aizmirsis pastāstīt vienu būtisku faktu, un tas tā kā īsti viņu neatspūgļo tādā pozitīvā gaisotnē, jā. Un tas ir saistīts arī no laulību šķiršanas lietu, kur viņš drusku ir sieva iesits, drusku tas tomēr ir nofiksēts kaut kur, jā, un drusku kaut kas tāds ir bijis, jā. Bet, viņš ir nolēmis to, ka kāpēc man tas ir jāpastāst? Es taču neizlikšu uz advokātu priekšā sliktāks, nekā es patiesībā varbūt esmu, jā. Tā rezultātā kas notiek, jā, tad tu aizies uz tiesu, un vienā brīdī tev ir liela sāds kā advokātam, jā, jo izrādās, ka, te mums ir bijis tāds gadījums, ja, kas tiešā veidā ietekmē gan laulāto attiecības, gan iespējams jautājumu par bērnu ikdienas aizgādību un šādām vēl
par citām juridiskām lietām. Jā. Nu, protams, ka tā ir tāda viena liela kļūda neiestāstīt visu. Nu, nākamā lieta, jā, ko es vēl varētu neieteikt darīt, jā. Tie dažādi juridiskie fórumi, internets, ļoti daudz padomu. Tur var atrast informāciju par jebko un atbildes uz visiem jautājumiem. Jā. Nu, vedot Dievs, ja jūs pēc tiem principiem vadīsieties. Jā. Tas būs viens ātris moments, kad jūs iegūsieties lielās problēmās. Jā. Nu, var minēt piemēru, iegāju formā, un cilvēks viņš raksta lepnumu par to, ka viņš ir atradis internetā vairākus pirkuma līguma projekts, viņš tagad pārdos savu īpašumu, viņš pats sagatavojas pirkuma līgumu, nu, tagad viss notiks. Jā. Vienlaicīgi viņš tur prasa, kam tur tas līgums jāstāja glabāšanā tā kā notāram, tā kā vai to jādara, vai to nav jādara. Nu, skaidrs tas, ka cilvēkam nav nekādas saprašanas par to, kas vispār to līgumu ir jādara. Jā. Kur tā problēma parādās? Tā problēma parādās tajā, ka cilvēkam liekas, ka tur tā informācija internetā. Kaut kāda anonīma padomdevēja, tur jurists x puķītu vai tur vēl kaut kāds, nu, ka tie tagad būs tie īstie un tie zinošie. Patiesībā advokāts nekad advokāts nesniegs konsultāciju telefoniskā veidā. Ja viņš teiks kaut ko telefoniski, viņš sniegs tikai noteikti drusku kaut ko uz padomu pusi ar piezīmi. Nāciet ar dokumentiem, runāsim. Jo ir ļoti bīstami kaut ko pateikt, neredzot dokumentus un neizpašnējot klientu. Un arī advokatūras likumā un ētikas kodeksā un arī vairākos, kas kolēģijā izdodos tādos kā norādījumos, kas attiecas advokātiem, kā šis darbs jādara, ir jābūt tā ciešai saknei klientu. Un jābūt tai saknei arī tādā ziņā, ka ir jāpārliecinās par to informāciju, ko viņš sniegs. Jo klienta sapratne par to, kas ir zemesgrāmata, piemēram, kas tur ir ierakstīšana zemesgrāmatā, kas ir nodrošinājums, kas ir kaut kāds apgrūtinājums, jā, servitūrs. Nav kaut kāds lietas, viņam ir varbūt pilnīgi cits sapratne. Viņš varbūt ar tiem vārdiem saprot kaut ko pavisam citu nekā jūs. Jā. Gala rezultāts ir tāds, ka jūs vienkārši izdarīsiet kļūdu, ne savas vainas dēļ. Tikai tāpēc, ka jūs būsiet noticējis tam, ko saka klients. Līdz ar to vienmēr ir jānāk pie advokāta ar dokumentiem, ir jānāk pie skaidrojumiem, ir jāatbild uz jautājumiem, un tā bilde lietojas kopīgi. Tad jau ir tas risinājums arī nāk. Tā ir tā lieta arī. Kāda situācija man liekas, tiesa praksmē, kas saucās, kādas, nezinu, mafija pastāv šajā jomā? Mafija kādā ziņā, es to domāju, mafija. Tās pazīšanās tur starp tiem aizstāvjiem, lēmējiem. Labi, kāda pasaka pazīšanās? Advokāti savā starpā, viens otru, protams, lielākā daļa, mēs saskaramies, mēs esam vienas profesijas pārstāvji, mums ir viena profesionāla organizācija, kas ir, protams, mēs vairāk vai mazāk viens otru apmēram pazīstam un zinām. Bet tiesas spriešana tas nekādā veidā neietekmē. Cita lieta, kad mēs kādreiz varam savā starpā runāties, kā jūs teicat, par šiem izlīguma variantiem, kad mēs sakām, labi, runājas ar savu klientu, viņš tur grib, es nezinu, līgumsot vienkārši fantastiski, jā, sarunāj, mans klients maksās mazāk, bet tad to lietu nobeidzot, sarunāj, to variantu. Tātad tas ir kaut kas pavisam cits, jā. Sarunāšana tādā veidā, ka es domāju, droši vien saistībā tādu korupciju vai vēl kaut ko. Es teikšu godīgi, manā uzturē tas ir ļoti samazinājies pēdējos gados. Faktiski vairāk, ja teiksim, runājam uz kaut kādiem gadiem 10, kad principā ir kādu pazīst, un tur visu var sarunāt un tā tālāk, es negribētu tam vairāk absolūti piekrist, jo faktiski šobrīd vairāk ir tā, ka ja tajās lietās veicās, labi, pietiekoši gudri un spēcīgi juristi vai advokāti, tad tās lietas tomēr viņa ir tas, kuram ir tā taisnība viņa pusē, kurš ir savāks labāks pierādījums, kurš ir pareizāk lietas lieta. Ja? Jo šeit arī jāsaka, ka tas advokāta darbs nenozīmē, ka jūs tikai nodarbosties ar to, ka jūs izdomāšu kādu dokumentu sagatavot. Ja? Tur ir arī vesela stratēģija, kā jūs pa lietu vedīsieties. Vai jūs tagad sniegsiet prasību, piemērs tas. Vai mēs sniegsim prasību tagad, piemēram, šajā brīdī, vai mēs tur pagaidīsim kaut kādu zinām laika sprīdi, kamēr notiks kaut kas cits, un tad mēs iesniegsim to prasību, ja? Kurā brīdī mēs lūksim nodrošināt to prasību. Tad tur ir vēl vesela virkni dažādi tādi strateģiski apsvērumi, kā pareizāk lietu vēst, ja? Tā kā ārkārt no lietas. Un šobrīd es neteiktu, ka būtu kaut kāds problēmas ar to, ka baigais korupcijas, tur risks būtu vai vēl kaut kas tāds.